Atbalsta Rinogels Plus. Piedāvā O-karte. Jā, mums jau principā varētu gatavoties arī mūsu nākošā viešņā. Un tā būs Anete Kotoviča. Vēl nesteidzies, Anetīt, vēl nesteidzies ātri par tevi. Kā vēst mums portāls TVNet šova dalībniecei? Popularitāte ir svarīgāka. Nu tātad Anetei ļoti svarīgi mums sot popularitāti. Un kā mēs skatāmies, kad viņi piedalās šeit mums otrajā šovā, piedaloties šovā popularitāti varot iegūt daudz ātrāk nekā, piemēram, mācoties mūzikas akadēmijā. Varētu tev arī pat piekrist. Un viņa esot pierunājis draugs. Nu, kā tad draugs viņa ir pierunājis? Sagaidām Anete Kotovičā. Aizceru visu, kas pa ceļam. Jā, labvakar, skatītāji. Sveika, Anete. Tā, es te skatījos to rakstiņu, nu, kad dzīvo ar draugu kopā. Jā, tā ir, jā. Es nebiedēju tas, kad attiecības tur ārā, tagad, nu, labi, ir otrā diena, bet, nu, kā domāt, kādā 4. vai 5. nedēļā tev nebiedēs tas, ka, nu, ko draugs nesdara? Patiesībā tas man nebiedēs, lai arī ienākot šovā pirms tam es domāju, ka tas būs prātā man visu laiku ritēs domas par to, ko viņš dara ārā, ko viņš darīs sestdienu vakaros, kā mēs zinām, kādas ir jauniešu izklaides un tādā garā. Bet es savam puisim uzticos un zinu, ka viņš šobrīd arī noteikti skatās Čau Artūru mučiņas un tādā garā. Tā. Mūzikāli. Nu, šis šovs nenoliedzami ir mūzikāls, un es tiešām vēlētos, laikam, mēs ar Anetu vēlētos tos pirmos raidījumus pavadīt tādus diezgan mūzikālus, lai viņi nebūtu gaužām dzelteni. Es te arī lasu TVNetā rakstīts, ka vispār, kad Ivars Kļaviņš tev tāds tur kolēģis bijis un grupas biedrs un draugs bez maz vai? Jā. Kā tu tur ir īsti izstāsti? Skatītājiem arī noteikti visi tagad sarosījās kā viens fani. Jā. Ir bijis tā, ka mēs esam muzicējuši kopā, muzicējam kopā aptuveni kādus, varētu būt pat 2 gadus. Un mūsu sadarbība bija tikai profesionāla. Šīs piebildes ir pilnīgi liekas, jo tā ir tiešām bijis. Un to var apliecināt visi cilvēki, kas man ir bijuši šos 2 gadus apkārt. Izstāsti, kā ir. Nu, mēs ar Ivaru dzīvojām dienu kopā pāris mēnešus. Nu, tāds interesants tipāšs, ne? Droši vien Ivars varbūt skatās. Bet, kā ar viņu var sastrādāties 2 gadus? Patiesībā bija diezgan pagrūti. Es neslēpšu, jo mēs, tie, kas viņu pazīst, zina, cik ļoti sarežģīta personība viņš ir. Bet tomēr katram cilvēkam ir savu plusi un mīnusi, bet profesionāli tieši mūzikas ziņā viņš ir ļoti talantīgs cilvēks. Un es zinu, ka uz viņu, piemēram, ja man vajadzēs kādreiz kaut kur piespēlēt, es zinu, ka es viņam varu piezvanīt un es uz viņu vienmēr varu paļauties. Un kā ir, piemēram, iznāks tagad no šova ārā arī tur slava, popularitāte, viss kaut kas, vai vēl muzicēs kopā ar Ivaru? Ja būs nepieciešams pavadījums, tad es domāju, ka es zvanīšu Ivaram. Jā, kāpēc gan ne? Tu esi arī izpildījis Ivaru dziesmas. Jā. Jā, un tad arī droši vien, kad turpinās sadarbību arī turpmāk. Ja viņš man piedāvās iedziedāt kādu no savām dziesmām, es, protams, neatteikšos, kāpēc gan ne. Īsumā tad izstāsti, kā tev sākās tā mūzika, kur Antra sāka dziedāt, ka viņai bija 2 gadi. Tu vari viņu pārspēt un pateikt, ka tev bija 1,5 gadi. Nē, īstenībā tā nebija. Es sāku dziedāt aptuveni 3 gados. Antra ielika kloķi. Ielika man kloķi. Antra ātrāk sāk. Bet, mūziku es nodarbojos jau kopš 3 gadu vecuma. Dziedāju pagrupā Leskan Jelgavā, bērnu jauniešu centrā Junda. Tādēļ mūzika man vienmēr bijusi ļoti tuvu sirdī. Un esmu piedalījusies ļoti daudzos konkursos dažādos. Un ir bijis tāpat kā Antrai koru Karušovs 2. daļa, Žoržas Siksnes korī, par ko arī TVNetā var izlasīt. Jā, tur var izlasīt, jā, tiešām var. Un tā es esmu nonākuši šeit. Un kā ir gaidām, piemēram, mūzikas skolām noteikti, ka jau sēž kāds, kam interesē, vai tu esi bijis mūzikas skolā? Jā, es esmu pabeigusi Jelgavas mūzikas skolas pūtēju nodaļas flautas klasi. Flautas klasi? Tu spēlē flautu? Jā. Mums ir 2 Anetes šovā, kas spēlē flautas. Jā.
Kāds vēl nespēlē flautu? Vēl Anete spēlē, vēl Mārta. Mārta, es arī. Mums varētu uztaisīt kādu savu flautiņu ansamblīti. Trio. Ar dažādām Jā, populārām. flauta trio, tas tik būtu kaut kas jauns. Ar dažām, jo ir visādīgi čelu trio, vēl kaut kas. Piespēlēs violi. Jā, vēl violi. Un tu mums basu varētu piedziedāt. Es domāju, ka tīri varētu varbūt tādu flauta trio, kādu Flauta trio, jā. Show must go on, trīsbalsīgi nolaist vai kaut kā tam līdzīgi. Šo nodeļu mēs apstrādīsim. Jā. Nākamais Harry Heats. Un, kā tev liekas, tu flautu, tu viņu ilgi spēlē, teikt arī joprojām spēlē? Nē, nācies tikai, man liekas, pagājušajos Ziemassvētkos es pēdējo reizi flautu paņēmu rokās. Varbūt ir pēdējais laiks atsākt. Varbūt nē. Kāpēc nē? Tad flauta. Mana flauta īpaši. Instruments, ko vecāki pamudināja spēlēt. Nē, īstenībā man pamudināja, manā skolā mācījās viena meitene, vidusskolā, kur gāja flautu spēlēja muzikas skolā. Un man likās, ka nenormāli skaisti, un es aizgāju spēlēt. Un 2. klasē jau es sapratu, ka es to nevēlos darīt, bet vecāki man neļāva aiziet no muzikas skolas, jo uzskatīja, ka viss, kas ir iesākts, tas ir jāpabeidz. Pareizi. Tā jau galvā arī ir. Tas ir prātīgs. Labi, es iesāku šovu, cerams, ka arī viņu pabeigs līdz galam. Paldies, Anetei. Paldies jums! Paldies Anetei Kotovičai, jaunavniecei. Es savādāk ļoti daudz runāju, tagad došu vārdu savai apbrošajai kolēģei Anetei Volmanai. Paldies, Mārtiņ. Jā, mēs arī varētu uzzināt kaut ko par čelu trio Melo M jaunumiem. Tātad, kā vēsta Mango LV portāls, populārais pašmāja čelu trio Melo M piedzīvojuši šķelšanos. Nesen to pamatuši 2 dalībnieki – Valters Pūce un Antons Trocjuks, jā. Šie 2 puiši pievienojušies jaunam projektam Dagamba. Tas ir tikai normāli, ka šāds pārmaiņas notiek. Esmu šo projektu radījis, un man par visu, kas notiek, jābūt atbildīgam. Izdevumam privātā dzīve skaidro trio dibinātājs Kārlis Auzāns. Šeit mēs attēlā varam redzēt šo mūziķi. Jā. Diemžēl ir bijis tā, ka jāatceļ kāds nozīmīgs koncerts, jo viens no mūziķiem mācību dēļ uz koncertu netiek. Tas nozīmē, ka ar visiem mūziķiem nevienmēr varēja rēķināties. Taču ar Valteru un Antonu visu esam izrunājuši un izvērtējuši. Katrs tagad ir izvēlējies, kas viņam svarīgāks. Stāsta Kārlis Auzāns. Bet Melo M turpinās darboties 3 cilvēku sastāvā. Auzānām pievienosies 2 jauni čelisti, Miķels Dobičins un Jānis Pauls, kas pat esot Raimonda Paula radinieks. Redz kā. Tad Melo M, paldies Dievam, tomēr nepajuks, jo man jau baigi patika, kā viņi spēlē. Jā, es arī biju dzirdējis un diezgan iespējīgi, tā kā prieks, ka turpinās arī savu darbību. Tā, tad vēl kaut kas tāds diezgan šokējošs par Elizabeti Zagorsku un viņas ugunsšovu Eirovīzijā. Tātad Elizabetes Zagorskas ugunīgais Eirovīzijas šovs bija beidzies, bet studijas aizskatuvēja ģitāra vēl dega. Šķiet tieši ugunīgais šovs bija viens no panākuma atslēgām, kas Elizabetes izpildīto Kārļa Streipa un Auzāna dziesmu You Are a Star ieveda Nacionālās atlases finālā. Jā. Tas no attēlām arī redzam, kā deg šī ģitāra. Kas tā dega tiešām ģitāra? Nē, nopietni dega. Es tur biju tiešajā un redzēju, kā dega. Redzēju, kā dega, bet baigi nepatīkams bija tas faktors. Viss jau skaisti, bet pēc tam tā smarža, tā smaka bija tāda. Bet šos izdevies katrā ziņā. Kas citās nāsīs. Man vēl bija sagatavot viena ziņa par Pujātu, bet par to jau mēs dzirdēsim noteikti kādā citā reizē. Vai arī šovakar iespējams mēs par to papļāpāsim. Teiksim paldies jums, skatītāju. Paldies. Un atā. Visi labi. Atbalsta Rīnogēls Plus. Piedāvā O-karte.